Viņi visi te skola domā, ka mēs ir nūģi un mēs nevar sēdēt, spoguļu zālā. Bet, ja viņi zinātu, kur mēs īstenībā bijām. Šis ir stāsts par uzticību un vienotību. Stāsts par noslēpumiem, par to, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Pirms 5 gadiem, 2015. gadā, attālā Latvijas rietumu pilsētā, nomaļā tumšā ēkā, risinājās satraucoši notikumi, kuros bija iesaistīta noteikta cilvēku grupa. Ir pienācis laiks celt šos notikumus gaismā. Mēs esam sazinājušies ar dažiem grupas darbiniekiem, kuri, saglabājot anonimitāti, ir piekrituši atklāt senos noslēpumus. Ārēji nekas neliecināja par grupas ar sagvārdu C1 patieso rīcību un motīviem. Lai glabātu savus noslēpumus, specvienība C1 vienmēr saglabāja neutralitāti, atturību, eleganci, rezervētību. Tikai absolūtas nepieciešamības gadījumā viņi atstāja savas novērotāju pozīcijas, un arī tikai tad, ja pašiem no tā bija kāds labums. Gadu gaitā iegūtā pieredze un ilgstošs sistemātisks darbs attīstīja specvienības C1 aģentos noteiktas prasmes un zināšanas. Katrs viņu bāzes mītnes kvadrātcentimetrs bija izpētīts un apzināts. Tie bija labi laiki, mēs ar visu šito mafiju, mēs bija bagāti. Mums bija nauda, mums bija mājas katram. Viss bija pielāgots viņu vēlmēm un vajadzībām. Specvienības C1 aģenti prata visu iekārtot tā, kā konkrētajā gadījumā nepieciešams, protams, neaizmirstot par augstākā līmeņa konfidencialitāti. Neviens cits visā lielajā bijušās stacijas ēkā neprata atrast viņu slēptos, slepenās ejas un glabātos, kas ar gudru ziņu bija prasmīgi nomaskētas. Specvienība C1 bija eksperti pēdu jaukšanā. Lai saglabātu savus noslēpumus, viņa seifa un konferenču telpas bija izvietojuši īpašās vietās, kur neviens neiedomātos iet, vietās, kas civiliedzīvotājiem paliek apslēptas. Slēptuvju piekļuvas vietas aprēķinātas pēc īpašiem algoritmiem, bija izvietotas tur, kur neviens nekad neiedomātos tās meklēt.
vēl jo svarīgāk aiz lietām, kuras nekad netiktu aizskartas pat nejauši. Specvienība C1 bija konservatīva, bet tajā pat laikā ļoti progresīva. 3 gadu garumā netika praktizēta sieviešu apspiešana. Specvienībā visi bija vienlīdzīgi un valdīja advancēta demokrātija. Bez manis jau nekas tur nebūtu noticis. Es jau biju tas galvenais bīdītājs. Es biju tās smadzenes. Reāli, es biju tas. Reāli, bez manis tur nekas nebūtu noticis. Reāli, es nevaru vienkārši. Kad labājos laikos, tie bija eldīgi laiki, jancīgi laiki, visādi laiki.